visbiežāk, kas ir tā lielākā problēma, kas notiek, ka mēs sākam noticēt domām, kas mums parādās galvā. Un tieši pirms gatavošanās, pirms šīs sarunas, es vēl paskatījos, kas arī pētījumos jaunākais parādījies. Un vēl joprojām tiek norādīts, ka tieši šajā periodā, kad ir šīs skumjas neapmierinātība, tad vecākiem pasliktinās šī sajūta par savu spēju būt gan labām mamām un tētim, tāpēc viņi sāk ticēt šīm domām. Un savukārt, tad, kad pamanat šīs domas, ka jūs sākat sev teikt kaut ko sliktu, ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs sakiet sev labas lietas. Tā ir īstermiņa pieeja, kas arī ir emociju regulācijas pieeja un kas arī paaugstina savu spēju būt pietiekami abiem vecākiem, izjust šo lomu un arī izdzīvot šo periodu ātrāk, īsāk, vienkāršāk.